Labdien, dārgie draugi, klātesošie! Mēs gribētu sākt mūsu šodienas sarunu un tāpēc aicinam visus pienākt tuvāk. Man rokā ir mikrofons, jūs nebrīnaties, šeit tumbas nav ieslēgts vienkārši kamerai, tā ir skaņa kamerai, jo to, ko šodien mēs runāsim, es gribētu, lai tas tiek ierakstīts un varbūt daudz, kas būs interesants arī citiem cilvēkiem, mēs varēsim padalīties. Tas mērķis, kamdēļ mēs esam šodien sanākuši, ir padalīties ar savu redzējumu par tautvaldības modeli, par to, kādu tad mēs katrs no tiem, kas šeit uzstāsies, un cik es saprotu, bez manis būs vēl Valdis un Pēters, kādu mēs redzam Latviju, un vēl Rolands, un varbūt vēl kāds, kādu mēs redzam Latviju, un kāds tad ir šis pārvaldes modelis, kuru mēs piedāvājam cilvēkiem. Respektīvi, kam mēs piedāvājam sekot. Es pārbaudīšu, vai tur viss rakstās, vai tur viss kārtībā, jā. Divos vārdos pateikšu, kā tad mēs vispār esam nonākuši līdz šejienai, jo daudzi no jums šeit ir, vismaz es redzu jūs pirmo reizi, un mēs varbūt neesam tuvāk pazīstami. Pirms kāda laika, apmēram pirms 6 gadiem, vienā no saviem radio raidījumiem, TV's laikmets, es padalījos, man bija liela diskusija par Latvijas satversmi un iekārtu, un radās tāds jautājums, priekš kam tad mums ir vajadzīga Saeima? Priekš kam mums ir vajadzīgs parlaments, jo mūsdienās, kad mēs katrs caur savu kabatas ierīci, vai savu datoru varam komunicēt ar visu pasauli, jebkurā brīdī varam norēķināties, varam izteikt viedokli. Priekš kā mums ir vajadzīgs tāds parlaments, tāda pārstāvniecība. Un tādu spēcīgu atbildi, kāpēc viņš ir vajadzīgs, tādu, kur man liktos, ka tam ir kaut kāda nozīme, es neatradu. Bet šī ideja negūda nekādu popularitāti, un tikai pirms kaut kādiem, laikam, 3 vai 4 mēnešiem, kad Īslandes Pirātu partija iznāca ar līdzīgu ideju, uzstājās ar līdzīgu ideju, un tā ir guvusi, cik es saprotu, diezgan lielu popularitāti Īslandē. Es vēlreiz dalījos publiskajā telpā ar šo ideju, un šī ideja tā kā pulcināja diezgan lielu atbalstītāju skaitu. Šobrīd Facebook mājaslapā tie ir apmēram 400 cilvēki, kuriem šī ideja patīk. Un tā arī ir tā mana ideja, kuru es šodien gribu jums piedāvāt, iepazīstināt ar to, kāda tad ir tas pārvaldes modelis. Man ir jāsaka jums, ka nekas līdzīgs pasaulē pagaidām nekur nav. Nav bijis, tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un iespējams tas ir jauns cilvēks attīstības modelis. Manā uztverē tas ir principā vienīgais tāds saprātīgais un reālais veids, kā tā tautvaldība var eksistēt šodien. Protams, tas ir tikai mans skatījums. Tāpēc es mēģināšu pavisam īsi un kodolīgi. Šis modelis ir vienkāršs, ļoti vienkāršs. Īsi un kodolīgi viņu jums izstāstīt. Tātad manā uztverē valsts, tā ir kā tāds kopīgs uzņēmums, Kopīgs uzņēmums, kura visi līdzīpašnieki ir valsts pavalstnieki. Tā ir tā pamata ideja. Tātad mēs visi kā Latvijas pavalstnieki esam šīs valsts līdzīpašnieki. Un es piedāvāju šo pārvaldes modeli, izveidot tādu, kā tas ir parasti komerc uzņēmumos. Tādās kā sabiedrības ir ierobežota atbildība, akciju sabiedrības, kurās visi īpašnieki, parasti mēs viņus saucam par akcionāriem, viņi sanāk reizi gadā vai kaut kādā citā laikā uz kopīgām sapulcēm, lai lemtu par to, kā tad šim uzņēmumam ir jāattīstās, kas tam ir jādara, kas tam nav jādara, un ko šie akcionāri dara. Viņi parasti ieceļ vienu menedžeri, latviski sakot, rīkotāju direktoru, kurš sasniedz izvirzītos mērķus vai arī nesasniedz tos, kā vēlāk laiks parāda. Un šie mehānismi ļoti brīnišķīgi darbojās. Laiks ir pārbaudījis, un pēc
kaut kādu laiku, vai tas ir gads vai cits laiks, akcionāri sanāk kārtējo reizi un pārbauda, vai šī te darbība viņus apmierināja, vai direktors ir rīkojies pareizi, vai viņa solījuma, viņa programma ir izpildīta, vai arī nav. Tas ir pavisam tā ļoti vienkārši. Protams, ka ir vesela lēruma jautājumi, vesels lērums ar dažādiem momentiem, kuros direktors nevar vienpersoniski izlemt. Ja? Kur ir vajadzīgs visu akcionāru, jeb mūsu gadījumā visu pavalstnieku akcepts. Un tas ir kaut kas līdzīgs tam, ko šobrīd Īslandes Pirātu partija mēģina piedāvāt Īslandē, jā, tas pārvaldes modelis, ka ir virkne jautājumu, kuros vienpersoniski neviens nevar izlemt, kuros ir vajadzīga kopēja tautas nobalsošana. Daudz no jums zina Šveices piemēru, kur ir 10 referendumu gadā. Ja, tas Šveicē netraucē dzīvot, viss notiek, valsts attīstās, pēc tam attīstās ļoti labi. Un, manuprāt, arī mēs katrs, jebkurā brīdī, mēs varam dienā vairākas reizes, ja vajag nobalsot par vai pret kaut kādu lēmumu, ko rosina šis te ieceltais direktors, ja, vai prezidents, lai attīstītu mūsu kopīgo uzņēmumu, kopīgo valsti, un lai šī valsts nonāktu tur, kur mēs gribam, lai tā nonāk. Protams, mēs varam diskutēt par to, kura tad ir šī balsotāja vienība, kāda tā ir, vai tas ir katrs pavalstnieks, vai tā ir ģimene, kā piedāvā, piemēram, Valdis, ja, tur ģimene. Bet, manuprāt, pati sistēma, viņa ir tik ļoti vienkārša un saprotama, kas neļauj kaut kādām tur ekonomiskām grupām, ja, vai starptautiskai oligarhijai vai vietējai oligarhijai, kur šajā laikā valda, kaut kā īpaši ietekmēt vai savās interesēs pavērst valsts darbu, izmantot valsts resursus un izmantot tautu, ja, nāciju. Es domāju, ka šajā modelī, ja, kur mēs varētu pavisam vienkārši ieviest, ja, izstrādāt un ieviest, ka šajā modelī mēs būtu pasargāti no tādām lietām, kā šobrīd Latvijā notiek, un tā arī būtu reālā tautvaldība vai reālā demokrātija. Bet šis modelis paredz to, ka tu, Bruno, vari paņemt likumprojektu un pateikt, es gribu, lai būtu tā. Un visi mēs varam par to nobalsot, vai tā mēs pieņemam to, vai mēs to nepieņemam. Un jebkurš no mums var iziet ar savu likumprojektu, savākt nepieciešamu atbalstītāju skaitu un ieviest šo te likumu, pārvērst realitātē. Bet jautājums ir par konkrēto pārvaldes modeli, ja, kā tautvaldības modeli. Vai par to, kādam ir kaut kas sakāms, kaut kas nav saprotams, kaut kas liekas, ka tas tā varētu būt vai nevarētu būt. Es gribu... Ko lūdzu? Kooperatīvu. Tā ir viena no saimniekošanas veidiem. Nu, principā valsts jau ir tāds kooperatīvs. Tā jau ir, jā. Nu, tāpēc jau es to saistu, to modeli ar to, kā uzņēmumi darbojās un darbojas veiksmīgi un plaukst un zeļ. Tas ir mans redzējums par to, kādai jāizskatās ir tautvaldībai šodien, kā viņai jādarbojas, kādam jābūt šim modelim. Tas ir tas, ko es piedāvu. Un ja mēs jau varam runāt vēl tur vairāk un vairāk, bet principā tas ir darbojošs modelis. Te galvenā runa ir tā, ka mēs katrs, mums nav vajadzīga tā saucamā pārstāvi demokrātija, nav demokrātija. Ja? Mums nav vajadzīga nekāda pārstāvi. Mēs katrs varam izteikt savu viedokli, un mēs jau ikdienā to daram. Sarunās viens ar otru, strīdos viens ar internetā, komentāros, bet tam nav nekāda juridiska spēka. Tam nav nozīmes. Mēs varam šo viedokli izteikt, un tam var būt juridisks spēks. Jautājums, ja mēs skatāmies tā, ka katrs izteiks viedokli par dažādiem jautājumiem, vai ir tāda sapratne, ka katrs cilvēks ir profesionāls pilnīgi visās jomās, vai viņš izsakot savu viedokli, atrast, pateikt, kurš ir labākais risinājums tajā vai citā situācijā?
Mēs nekad neatradīsim, arī deputāti nav profesionāli visās jomās. Viņi vispār, ja, tā kā šis arguments nestrādā, bet tad, ja piemēram Brunis pieceļās un pasaka, es piedāvāju šādu modeli tāpēc, ka tas un tas būs labāk, un tas ir pareizi, un viņš var pārliecināt, nu tas speciālists, viņš var pārliecināt, respektīvi, ja pirms mēs pieņemam lēmumu, mēs taču vienmēr vācam informāciju, ja? Un, mēs spēsim savākt informāciju no visas tautas? Protams, ka spēsim, tāpēc, ka tas būs viens spiediens katram. Jā, protams, caur telefonu, katrs caur aplikāciju momentā nobalso. Es gribētu ar to paturpināt, kas vispār ir pamatā visai tautvaldībai, kam ir jābūt par pamatu vispār, no kurienes radās, un kāpēc tā ideja vispār būtu jāiedzīvina arī šodien. Nu, nevis jāiedzīvina, bet viņai būtu jāatjaunojās. Pēc būtības tautvaldība nebija nekas mākslīgi veidots, nekas mākslīgi radīts, tas notika dabīgā ceļā. Cilvēkiem vienkārši saprotot, ka viņiem ir kaut kādas kopējas intereses, kopējas lietas, kuras viņi gribēja darīt vai panākt savā dzīvē. Lai panāktu to efektīvāk, tad viņi saprat, ka viņiem ir jāapvienojās. Kad ir iespējams vispār apvienoties uz kādiem pamatiem, tad ir jāsāk ar to, kad ir jābūt vienotai vērtību sistēmai. Visiem cilvēkiem, kas vēlas to panākt, tad ir jāsāk ar to, lai mēs katrs saprotam, ka mēs visi ejam uz vienu un to pašu mērķi. Pretējā gadījumā tautvaldība kā tāda nevar pastāvēt. Vai nu viņa var pastāvēt tikai kaut kādā nošķirtā vienā, teiksim, teritorijā vai cilvēku lokā, kuri it kā ir ar mieru, kuriem ir pilnīgi vienādi izpratni par to, kas ir labi un kas ir slikti mūsu sabiedrībai. Problēma tā, ka mūsdienās, kā jau mēs zinām, pateicoties visiem tiem momentiem, ko Valdis noskaitīja, 18 punkti, un mūsdienu sabiedrības uztvere un izpratni par to, kas ir labi un kas ir slikti, ir spēcīgi izkropļota. Tāpēc, ka vairums cilvēki ir pieraduši dzīvot kā vergi, un viņi neuztver vairāk citu realitāti, kā tikai to, kas viņiem ir iemācīti no bērnības. Viņi nesaprot, kad ir savādāk iespējams dzīvot, kad ir savādāk iespējams paskatīties uz lietām. Līdz ar to viņiem nav iespēja, kā teikt, saliedēties ar citiem cilvēkiem kopā, kuri redzat kaut citu risinājumu kaut kādai situācijai. Līdz ar to, ir pat arī cilvēki, kas pilnībā atkarīgi no verdzības sistēmas. Viņi saka, ka viņi, ja pametīs to verdzības sistēmu, tad baiļu impulss ir tik liels, ka viņš labāk nedzīvos pēc tam, nekā viņš mainīs patreizējo sistēmu. Līdz ar to tas moments, uz ko es gribēju vērst uzmanību, ir tas, kad ir jāsaprot, ja mēs gribam runāt par tādu tautvaldību vai iet uz kaut kādu tautvaldību vai principiem kaut kādiem, kas tautvaldībā bija aktuāli. Tad ir jāsaprot, vai mums tiešām visiem ir vienādi tie mērķi, kad mēs ejam uz to tautvaldību. Pretējā gadījumā būs kaut kāds 2 soļi uz priekšu, 1 atpakaļ, vai pēc 3 soļiem puse nokritīs gar zemi, sapratīs, ka mēs to negribam. Vai vēl 4 soļus paspērsim uz priekšu un atkal kaut kas atkritīs. Un tādā veidā tā tautvaldība neizveidosies. Tāpēc tas agrākos laikos tas bija dabīgs process, kura rezultātā izveidojās cilvēku kopa, kas saprata, ka viņiem vajag kopā turēties un kopā iet uz kaut kādiem mērķiem. Tad runājot par to, kas bija tās pamatvērtības tautvaldībai agrāk. Valdis jau iepriekš pieminēja, viņš varbūt detalizēti neizklāstīja, bet es domāju, viņa rakstu darbos ir pietiekami labi, tas viss atrunāts arī. Bet pamatvērtība visām tautvaldībām un visas vērtības sistēmas augšgalā stāvēja ģimene. Līdz ar to tautvaldības pamats arī bija pati ģimene. Cilvēks vai indivīds, kurš nav ģimenē, kuram nav ģimene vai kurš nav ieinteresēts par ģimeni, viņš nekādā veidā nav spējīgs piedalīties tautvaldībā, tāpēc, ka viņam būs pilnīgi citas vērtības, citi mērķi, iespējams kaut kur saskanēs ar kaut ko, bet tad, kad būs jāpieņem kaut kāds lēmums par labu ģimenei vai par labu man personīgi, viņš noteikti izvēlēsies par labu man personīgi. Un tas tad arī būs tas moments, kad nenonāks pie tā konsensus, tāpēc, ka viņam ir cita vērtību sistēma nekā tam, kurš ir ģimenes cilvēks. Tur arī rodās tā problēma. Mūsdienās, kas ir ieaudzināts? Mūsdienu sabiedrība ir izaudzināta ar pamatvērtībām kapitāls, bizness, karjera, naudas iegūšana, tur, teiksim, luksus klases apartamenti, luksus klases, teiksim, visādas lietas, kas tev ir dzīvē, tur ceļojumi, bauda, tur nauda, vara un viss pārējais. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Nevis uz to, lai mums būtu ģimene un ģimene attīstītos un ģimene pilnveidotos. Es bišķi jau pabeigšu, ko nodot.
Pēc tam nākamais punkts ir tāds, kā mēs visi uzskatām, ka mēs dzīvojam. Šodien mēs smuki parunājam ar Pēteru, pirms vēl sākās tā sanāksme. Visi cilvēki grib dzīvot, viņš saka, un cilvēki ir iemācīti dzīvot vieni paši. Es viņam saku, patiesībā cilvēki nav iemācīti dzīvot vieni paši, viņi ir iemācīti nomirt vieni paši. Jo dzīvošana skaitās tikai tādā gadījumā, ja pēc tevis ir turpinājums, kaut kas paliek. Ja tev nav ģimene, pēc tevis nekas nepaliek, tu vienkārši izmirsti. Tu esi pēdējais, un pēc tevis vairs nekā nav, pēc tevis nekas nepaliek. Tad, kad ja sabiedrība audzina uz to principu, kad mums tagad katrs mēs pats pa sevi, individu, egoisms, karjera, biznesa, naudu davai kāšam un vēl kaut ko, ja uz to mēs visu laiku iesim, tad mēs jau redzam, Latvija izmirst, teiksim, cilvēku nav vairāk šeit. Tas ir rezultāts izglītības sistēmai, rezultāts visām reklāmām, filmām, mārketingu, visiem propagandas aparātiem, ziņām un visam pārējiem. Viss tas, ko mēs uzsūcam sevi. Rezultāts ir, kad mēs vairāk neesam. Tāpēc, ka ģimenes nav. Ģimene ir tikai cilvēki var attīstīties, pastāvēt, vispār izdzīvot, var tikai ģimenes ietvaros. Lai vai ko mums tur stāstītu, mācītu, ka vajag tur naudu nopelnīt un tad domāt par ģimeni, vajag tur dzīvokli nopirkt, tad domāt par ģimeni. Bez ģimenes nekas no tā nav vajadzīgs vairāk. Lūk. Tad, teiksim, tas ir tas pamats, uz ko būtu jābalsta visu tā tautvaldība. Tad nākamais moments, man te vairāk cilvēki prasa, jā, tu tur visu kaut ko gudri zini, pastāsti un tādā, kāpēc neko nedara, kāpēc nekas nenotiek. Es varu pateikt, 80–90% sabiedrības šitās lietas pat neaizdomājās par tām lietām. Viņi ir pieraduši dzīvot pašplūsmā, un viņiem to nevajag, tāpēc, ka viņiem ir ērtāk, reklāmā parādīja jaunais iPhone, vēl es aizskriešu nopirkt jaunu iPhone. Nevis tā vietā padomāt, pagamoši kaut ko vajadzētu padarīt, jo, cik es tos iPhones pirkšu katru gadu iznāk jauns iPhones, un mana uzmanība ir uz iPhoneiem pievērst, nevis uz to, kas notiek reāli apkārt un kas notiek manā pašā ģimenē. Kādas man ir attiecības ar tuviniekiem, cik mani bērni, vai es par viņiem esmu labi parūpējis, vai es uzņemos atbildību par to, kas notiek ar manu ģimeni, vai es vienkārši aizsūtu bērnu uz skolu, sievu uz darbu, pats apguļos televizorā un skatos filmas un dzeru aliņu. Tā ir mana ģimene. Tāpēc, saku, ir jāsāk tikai pašiem ar sevi, sākot ar savas ģimenes formēšanu, un pēc tam izriet tālāk tautvaldību. Tad, kad cilvēks ir spējīgs uzņemties atbildību par savu ģimeni, tikai tādam cilvēkam var interesēt tautvaldības principu. Pretējā gadījumā tam visam nav jēgas. Teiksim, mākslīgi iedzīvināt tautvaldību nebūs nekad iespējams, tāpēc, ka nevienam viņa nav vajadzīga. Ir 150 versijas ar tautvaldībām, 150 versijas ar dažādām pārvaldes sistēmām, kuras mēs varētu lietot. Bet neviens viņus nelietos, tāpēc, ka nevienam viņi nav vajadzīgi. Kam viņi vajadzīgi? Tikai tiem, kas interesējās tieši par savus, teiksim, ģimenes uzturēšanu, par labklājību, par attīstību, par savas dzimtas turpinājumu. Tātad, ja mums nav zināšana par to, kā mums savu ģimeni un dzimtu turpināt, tad par ko mēs vēl varam runāt? Par kādu politiku, par kādiem projektiem, ekonomiku, finansēm, kam tas viss ir vajadzīgs, ja mūsu pašu nebūs? Cilvēkam tak ir jābūt loģiski domājošam, kad kaut kad nākotnē kaut kam tālāk ir jānotiek. Pēc manis arī. Bet mēs tagad domājam, viena daļa, es piekrītu, tagad daudz cilvēku interesēs, ne tikai šeit, cilvēki par to tautvaldību, ir daudz citi, kas tagad padzirdējuši tautvaldību, močī tagad apkārt stāstu. Mums vajag tautvaldību, es tur izlasīju, kā toreiz kazaki desmitniekus izvēlējās tādā veidā, tad viņi pārvaldīja sevi, un viss ir ok, viss notika. To var stāstīt, tas ir smuki pastāstīt. Jautājums, ko mēs varam ar to izdarīt. Mēs nevaram noteikti ieviest tos principus, kas agrākos laikos bija tautvaldībā, bet izejot no tām zināšanām, kas agrākos laikos, kuras pielietoja pēc būtības agrāko laiku cilvēki, pēc tām zināšanām mēs varam izņemt kaut ko mēs varam šodien izmantot. Bet man tā ideja šodien, es tā domāju, visu laiku principā es vienreiz pamēģināju, tur pie Sudrabas aizgāju, paskatījos, man likās tur kaut kāda laba ideja uztaisīt tautas kustību. Tautas kustība ideja par sevi ļoti laba. Teiksim, cilvēki sanāk kopā, bet jēga ir tad viņiem sanāk kopā, ja viņiem ir vienots mērķis. Vienam mērķis ir atnākt sev atrast auditoriju, pastāstīt kaut ko. Otram mērķis ir viņam garlaicīgi mājās, viņš nāk piebiedrojas, davai pačuposimies, padzersim teju, kafiju. Trešajam varbūt ir kaut kādi utopiski grandiozi plāni, varbūt viņš tur Daugava grib pārakt. Trešajam mērķis ir, uztaisīt tur, jūru vidū, Latgalē, izrakt vēl kaut ko. Teiksim, tā visi tur savācās, bet kāda jēga no tādas kustības, kur savācās cilvēki, kam ir pilnīgi atšķirīgi mērķi.
Tur nekas nesanāks, tur vienkārši sanāk kaut kāda cilvēku resursu un uzmanības piesaistīšana, pēc tam izmešana ārā to visu. Teiksim, būs vienkārši mārketinga projekts, kura rezultātā varēs ievēlēt partiju jaunu kaut kādā tur parlamentā vai deputātu vietas dabūt vai vēl kaut ko. To arī smuki izpildīja Sudrabas kundze. Jā, tas ir šausmas. Tās nav šausmas, tas vienkārši cilvēku nezināšana. Es pats arī nezināju, nesapratu, kā tas notiek. Tas apzināti darīts. Es runāju par tiem, kas tur iesaistīti. Labi, tā nav tagad svarīga tēma. Jautājums, ko mēs varam izdarīt, vai mēs esam spējīgi izveidot kaut kādu kustību, kuras pamatmērķis arī būtu tā ģimene. Vai ir cilvēki, kam interesē savas ģimenes labklājību, vai ir cilvēki, kam interesē savas ģimenes un tautas turpmākā nākotne. Vai mums interesē tikai katri individuāli egoistiskie mērķi, izvirzīt sevi, apmierināt kaut kādas vajadzības, kaut kādu uzmanību, pievērst vēl kaut ko. Vai tiešām ir cilvēki, kas vēlas turpināt kaut ko. Jo, ja tādi ir, tad ir jēga veidot kaut kādu kustību, un kustību tālāk iznest ar pārstāvjiem, vienalga kādā formā, vai tu partijas formā, vai vēl kaut kur, ir jēga aiznest, un tālāk, lai tie pārstāvi tās kustības intereses. Tikai uz tādu, protams, tur ir entie varianti, kā tas kontrols mehānismi notiks un vispārējais. Tas viss ir izdarāms, tikai tad, ja ir cilvēku resursi, kam tiešām ir tās vērtības svarīgas. Lūk, tas bija tas, ko es gribēju pievērst vienkārši uzmanību. Protams, es nezinu, vai ir jēga stāstīt tagad detalizēt visus tos pamatprincipus, kā tas tika veidots, kā tas darbojās, bet manā skatījumā svarīgais moments ir tieši saprast, vai mums ir vajadzīga tā tautvaldība. Pastāstīt, tas bija interesanti, kā es stāstīju. Drīkst es 4 teikumus tev papildināt. Jā, droši. Tad tu vari iet dziļumā, ja? Es tev nosaucu 4 apzināšanās. Tas, ko Rolands teica, tieši tas, kas ir tas mums nepieciešamākais. Pirmais ir sava apzināšanās, savas attiecības ar Dievu. Uzreiz neiedomājieties, mums latviešiem ir savs, teiksim, judeo-kristiešiem tur Ješua un citiem ir cits kaut kas, bet Dievs jebkurā gadījumā mums ir devis pašnoteikšanos savu, Dievs mums ir devis tiesības. Tas, ko mēs saucam, cits sauc dabiskās tiesības. Tas ir uz brīvību, dzīvību, uz mājokli, arī uz mājokli, un te nevar izvest no mājas ārā, ja? Un uz laimību, uz tavas dzīves, uz tavas ģimenes dzīvi. Tas ir Dieva dotās tiesības. Mums tās tiesības atņēma, un šeit, reku ir vispārējās cilvēku tiesības. Bet tev viena pa daudz, es šodien tev vienu noņem nost. Rīt es tev vēl vienu pielikšu klāt. Viedam vispārējās cilvēku tiesības. Apzināties savas tiesības, Dieva dotās dabiskās tiesības. Tā ir pirmā apzināšanās. Otrā apzināšanās, tas, kas ir vēl grūtāk, ko tu saki par ģimeni, kad es saku, jā, mēs visi esam vergi, mēs esam padarīti par vergiem. Un ja mēs sāksim apzināties, ka mēs esam suverēni brīvi cilvēki, nevis vergi. Mums neesam valsts vergi, mums nav jāvergo, jāapzinās sevi kā cilvēku. Tas ir uz šobrīd tā varbūt vēl smagāka problēma, ja? Kā likumiem? Likumi ir viņu atnesti, tur, otrpus okeāna. No citas zvaigznājuma. No Skorpiona. Un trešais ir ģimene. Ģimene, normāli ģimene ir 4 paudzes. Es visiem izsūtīju rakstu, ja, kas ir ģimene un ģimenes padomu. Visi lasījāt, ja. Mūsdienās tādas 4 paudzes. Visām 4 paudzēm jādzīvo kopā. Viens pa otru atbild, visiem ir pienākumi, visi ir sadalīti. 4 paudzes. Pat tagad vācieši projektē mājas, tā saucamās ģimenes mājas, pa stāvim dzīvo kopīgās telpas, ģimenes dzīvo visas paudzes kopā. Tur ir tā skola, tur ir tās prasmes, tur ir tas, visi tur notiek, tad ir lielģimenē. Un tā ir tā lielākā vērtība, ko izdarīja šitie banksteri. Bums sadalīja viņi gan tā, tu esi juniors, tas seniors, tas, tur sagraizīja to ģimeni. Sadalīja ģimenes bērnus uz pāraudzināšanu, uz to pārmācības skolu, uz bērndārziem nosauca, ja? Un tas tā ģimene, tā 4 paudzēm kopā, un tam ir jādzīvo kopā, jārada apstākļi, lai viņi dzīvot kopā, un lai viņi nedzīvot trušu būrī, bet lai dzīvot sētā savā kopā. Un 4. ir tauta. Jāsaprot, priekš kam tas ir vajadzīgs, lai viņi dzīvo. Jā, kāpēc? Bet tā ir viņa arī izdzīvošana, tā ir viņa laimība, tā ir viņu, tad ir tas prieks par bērniem, prieks par vienam par otru, ja? Un 4. ir jāapzinās savu piederību tautai, jo tauta nav atraujama no zemes, no ģeogrāfiskās ainavas, viņas sastāvdaļa, tauta ir kopā ar zemi. Tāpēc
Nekāda nevar būt tāds absurds gadījums, kad Latvijā kādam ārzemniekam pārdod zemi. Nu, bet tā jau tas ir tas pats, kas tu gabalu tautas izgrāb ārā un pārdod. Tieši tas pats ir. Tas ir absurds, tas viss ir nacionāls zemes tūlīt. Bezieru, kā viņi raksta, bezieru un kārtībā. Bezieru un kārtībā. Un šīs 4 apzināšanās, pašapzināšanās. Pamēs. Par to zemi vēl piebilst, ka zemi pēc būtības nav iespējams pārdot. Kā tu vari pārdot, ko tu neesi uztaisījis? Ja tu esi uztaisījis zemi, tu viņu vari pārdot, bet šaubos, vai kāds no mums šeit var uztaisīt zemi. Līdz ar to mums pat nav nekāda tiesība nevienā līmenī kaut ko tirgoties ar zemi, jo zemi skaitās mūsu māte, kas mūs baro. Kā tu vari tirgoties ar savu māti? Tas liecina par tavu kaut kādu apziņas līmeni. Ja cilvēks apzinātos, kur viņš ir, tā kā Valds saka, liela daļa joprojām it kā dzirdjā, ka mēs esam vergu sistēmā, bet pat tās netic tam. Teiksim, lai tam noticētu, tev pa priekšu ir jāsaprot, bišķi jāiedziļinās kaut kādās, banālu lietu būtībā, un tikai tad tu vari saprast, kur tu patiesībā atrodies. Ja mēs varētu salīdzināt, tad, ja mēs dzīvotu vēl, 50 gadus atpakaļ, tagad dzīvot ar šito pašu domāšanu, mēs saprastu atšķirību. Bet mēs dzīvojam tagad šitajā laikā, un kā notiek, ir tas vēžu vārīšanas princips, ja, ka tu ievad vēzi augstā ūdenī un lēnām, kamēr viņš vārās, tu nesaproti, ka tu vāries. Un tieši tas pats notiek ar mums. Un man, tāda provizoriski iespējas, ja nekas nemainīsies, tad es domāju, ka Latvija kā tāda ilgāk par 5 gadu vairs nepastāvēs. Vispār, jā. Jo nav vairs tur īsti pat jēga runāt par valstiskumu vai par kaut ko tādu. Kāds tur vēl? Valsts pēc būtības tas ir instruments, ar kuru pārvaldīt vergus. Valsts pēc savas būtības nav tautai vajadzīga. Tauta kādreiz dzīvoja zemē, kur viņi paši savācās, veidoja tās kopsapulces, sanāca kopā un pieņēma lēmumus, tā kā teica, jā, ka mums vajag šito, vajag to, ja mums ir kaut kas tur, svarīgāks, kaut kāds pārstāvs vajadzīgs, izvirzam savu pārstāvi un viss notiek. Bet jebkurā gadījumā vienmēr tautvaldības pamatā bija pati ģimene. Bez ģimenes tautvaldība radās tikai tāpēc, kā instruments, kādā veidā attīstīt ģimeni patiesībā. Tautvaldība tā bija skola ģimenei, sākot no maza bērna līdz, vecam cilvēkam jau. Tāpēc, ka tur bija entie etapi, kurus cilvēks gāja cauri, un tautvaldībā, ja pēc tādiem vecākiem principiem skatāmies, lēmumus cilvēks varēja sākt pieņemt tikai no 50 gadu vecuma. Tad, kad viņš ir izgājis pirmos 49 gadus, katrs gads cilvēkam ir jāapgūst kaut kāda izpratne par pasauli. Tas ir tā kā no agrākās, senču tām gudrībām, bija katram gadam bija paredzēta sava kaut kāda zināšana, ko apgūt. Un tikai, kad tu vienu reizi esi izgājis to cikliņu, tikai tad tu esi spējīgs uzņemties atbildību ne tikai par savu ģimeni, bet vēl arī par kaimiņu ģimeni. Jā, attiecībā par to ģimeni, par to vecumu, ja, bija tā, ka, pēc, cik es skatījos, es esmu atradis 48 gadi bija, ja, un līdz 48 gadiem visiem bija jāiet, visi gāja, neviens jau nespied, visi gāja tā saucamos izglītības centros, apmācības centros, viņš piedalījās, viņš gāja apmācības. Un tikai pēc 48 gadiem tu skaitījies nobriedis cilvēks, kurš var iet un pieņemt kaut kādu lēmumu. Šo principu ievēroja ārkārtīgi strikti pārņēma jezuīti, un jezuītiem bija no 40 līdz 46 gadu vecumu, kad viņš laida, kā saka, darbā tikai vispār. Un pat prezidentu 35 gadu ASV var ievēlēt, Latvijā 40 gadi, līdz tam tu neskaities pilnvērtīgs cilvēks. Tā ir, tas ir atkarībā noteikti no tā, cik daudz tie zināšanu līmeņi viņiem nepieciešams. Katrā kultūrā varbūt savi bija kaut kādi. Un mūsu ar baltajiem cilvēkam tie bija 49 gadi, kuros viņš iegūja pieredzi par to, kā pareizi dzīvot uz šitās zemes. 50. gads bija tas gads, kad tu kārtoji eksāmenu, un kad tu biji, ne jau burtiski eksāmeni, bet kad tu kārtoji eksāmenu, kad tev pieņēma vīru kopā, kuri varēja lemt par kaut kādiem tālākiem procesiem. Lūk, tas ir vienkārši tāds viens iestarpinājums. Tā es nedomāju, ka ir baigā vajadzība tagad detalizēti iedzināties visos tos principos, bet viena lieta, ko es varu pateikt uzreiz, kas būtu, ja mēs vēlamies tālāk ar šito ideju tālāk kaut ko darīt, tad tā pamat lieta būtu tā, ka jāievēro, ka cilvēki, ja mēs tā kā veidojam kaut kādu to kustību vai kaut ko, tad kustībā cilvēki, kas pieņem lēmumus, var būt tikai tie, kuriem ir ģimene. Un bez ģimenes tu nevari pieņemt lēmumu par to, kā ir jādzīvo tiem, kam ir ģimenes. Un tur ir tas moments, ja mēs skatāmies, kas valdībā pieņem lēmumus par to, kā ģimenēm jādzīvo,
tad vairums no viņiem ir, es pieļauju domu, ka labākā gadījumā viņi dzīvo kopā, varbūt viņiem pat ir bērns, varbūt viņi ir šķīrušies un viņiem nav izpratni vispār par to, kas ir ģimene un priekš kam viņi ir vajadzīgi. Teiksim, tam būtu jābūt pamatā visiem tiem cilvēkiem, kas pieņems kaut kādas lēmumus par to, kā pareizi būtu jākārto sabiedriskā un sociālā vide. Pareizi un nepareizi. Bet mums šodien nav divu laidņu, mums nav tur bandinieku, mums ļoti daudz kā nav. Mēs esam status quo šodien šeit Latvijā, šajā banksteru pasaulē. Un mēs nevaram, utopiski, es arī, piemēram, domāju, ka cilvēki, kuri lieto alkoholu, kam ir kredīts, kuri smēķē, kuriem nav ģimenes, viņiem vispār nevarētu būt kaut kāda balstiesība. Tas ir mans viedoklis. Bet ja mēs tā pieesim, cik mēs Latvijā atradīsim vispār kādu, kurš var kaut ko runāt, šobrīd es uzskatu, ka valsts, tas ir nevis tikai vienkārši, tas ir tas, ko tu teici, tas ir savstarpējais līgums, sabiedrības savstarpējais līgums, ka mēs vienojamies, ka mēs savā starpā dzīvojam uz tādiem un tādiem principiem, kurus mēs ievērojam. Ja? Jo šodien tu pateiksi Dieva likumus, atnāks Jānis no blakus sēdz, viņiem būs citi Dieva likumi, un tam vēl būs citi. Mums ir jāvienojās par to, kas tad ir tie likumi, ja, uz kā mēs dzīvojam. Un tas modelis, ko es piedāvāju, tas ir veids, kā pie tā nonākt. Jo mēs šeit varam gudroties un tādas biedrības, kas sapņo par kaut ko nēsošu, vai sēž 40 gadu, 50 gadu, 100 gadu, 1000 gadu vēsturē un visu laiku par to runā. Nu labi, ja mēs to zinām vēsturi, paldies, mums viņi jāzina, protams, bet mums ir jābūt šodien tajā šaha spēles šodienas situācijā, nevis tur, kuras nav vairāk. Robert, tā, ko es pastāstīju, visi ir šodiena, visi tie punkti ir šodienas. Es tikai parādīju saknes, es esmu izpētījis vienkārši saknes no tu runā par spēles noteikumiem. Viņi spēlē to šahu, jā. Bet es runāju par figūrām, par to, kas mums ir. Un nevar runāt par to, ka mēs lietosim dāmu un laidni, ja mums viņa nav. Saproti, par ko es runāju? Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Protams, ka spēles noteikumi tādi paši. Spēle nevar notikt. Jā, tā kā Brunis saka, mēs šī spēlē, mēs tur nevaram uzvarēt. Tu nevari sistēmā uzvarēt. Tieši tāpēc es tev piedāvāju citu spēli nomainīt to spēli. Saprot, mēs jau esam zaudējuši šito spēli. Citu galdiņu. Citu galdiņu. Tieši tas tā arī ir. Tas arī ir, tas, ko būtu jāvērš cilvēku uzmanību uz jaunas kaut kādas struktūras veidošana. Un tas ir tas, kas šobrīd pasaulē nekur nav. Ja? Tāpēc, ka visi spēlē pēc šitās spēles, kur viņi ir zaudējuši. Pasaulē daudz vietas, kur jau spēlē pēc citiem noteikumiem. Nu, parādīsiet tādu vietu, kur tas ir ļoti labi. Bet manuprāt, mums ir tieši šie spēles noteikumi. Tas arī ir šīs šodienas sapulces mērķis saprast, kādi būs tie spēles noteikumi, kas tā būs par sistēmu. Un, manuprāt, mums tieši jāvēršās uz to, ja? Zinot visu to, ko Valdis teica, ja? un vēl daudz ko, mēs to visu, lielākā daļa, es domāju, zinām par ģimenēm. Tas, ko mums vajag visiem šeit, mums vajag dzīvot droši, taisnīgi, zināt, ka mūsu bērni dzīvos droši, taisnīgi un ka viņu tās dabiskās tiesības no Dieva dotās, viņas tiks realizētas. Tiek ārā no šitās sistēmas, kas tagad ir. Klausies, mēs jau to arī tagad darām. Mēs to arī darām. Es pabeigšu bišķiņ to, es nepabeidzu to savu piedāvājumu par to, kas ir. Es teicu, jā, it kā tam pamatam ir, tas pamats ir tā ģimene, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam, tāpēc, ka, ko mēs vēlamies turpinājumu savai dzīvē, vai ne? Tad, ko es piedāju? Ja mēs ejam tagad ar tādu lozingu, stājamies kaut kādās partijās, protams, tur paskatīsies, pasmaidīs, nekas nenotiks, viss beigsies ar to. Mēs varam dibināt tautas kongresu, tā kā saukt kopsapulci. Iespējams atnāks cilvēki, iespējams atnāks, 100 cilvēki, iespējams atnāks 1000 cilvēki, bet arī ar to būs pamās. Tad tas, ko es piedāju, tas, protams, nav tūlītais risinājums, un tūlītais risinājums nevar būt tādā situācijā. Tas variants ir tāds, kad veidot to pašu, teiksim, izgāzušos projektu tautas kustība, ja, kurā cilvēki sanāk kopā, kam ir interese tieši par ģimeniskas Latvijas veidošanu. Būs tikai sliktāk, ar to ir jārēķināt.
neredz, un no tā, ka mēs cepjamies, labāk nepaliksim. Tieši tā, mums jāmeklē risinājums. Risinājums, tas es gribēju paturpināt bišķiņ par to tēmu, ja? Tad ideja tāda veidot to pašu tautas kustību, kuras pamatā ir tas ģimeniskums. Mēs tur varam atrunāt dažādus principus, pēc kuriem, kā mēs tur skatāmies, izvērtējam tā tautas kustība, viņai būtu jānes, teiksim, nevis, ka mēs te lokāli vienā vietā, piemēram, Pēters, viņš ir no Ventspils. Tātad visi pārējie, kas šeit Rīgā, viņi var kaut kad braukt uz Ventspilu, veidot tādu pašu kaut kādu sanāks, kur izstāstīt šīs te pašas tēmas, kaut vai tādā pašā vai savādākā sastāvā vienkārši pastāstīt cilvēkiem par to lietu, ka vajadzētu kaut ko mainīt. Jo, ko mēs runājam, šitas galdiņš, kā jau teicu, ir izspēlēts, vai ne? Kas ir galdiņš? Galdiņš ir sistēma. Tad šī galdiņa mēs varam spēlēt tikai pēc tiem noteikumiem. Kā mums spēlēt pēc saviem noteikumiem? Tikai neiekļaujoties šī galdiņa sastāvā. Kā mēs to varam izdarīt? Oficiāli nekur nereģistrējot, nekādas organizācijas, nekādas kustības. Tas notiek, teiksim, kustība izveidojas un cilvēkam ir interesi, kas tiešām saprot un kas vēlās piedalīties. Viņi ir kaut kāds iespējams iekšējais reģistrs, varbūt nav iekšējais reģistrs, bet balstoties uz savstarpēju komunikāciju, viens otru saprotot, pazīstot cilvēki, tikai tādā veidā veidojas kopienas kaut kāds, izveidojas viena kopiena tur, vēl kaut kur. Pēc tam, ja parādās bišķi vairāk cilvēki, tad viņi ir spējīgi, tā kā Valdis teica, savus sūtņus vai vēstnešus deliģēt tālāk, veidot partiju vai kaut ko tādu, ko iesūtīt iekšā sistēmā. Ja ir iespēja, ja ir savāks pietiekam, teiksim, kritiskā masa, tad tas būs vienīgais veids, kā mēs kaut ko bišķiņu varēs bremzēt un paralēli attīstīt citu sistēmu, kas nav piesaistīta oficiāli piereģistrēta nekur mūsdienas sistēma. Mums ir jāies strauji uzbrukumā. Nu, kā tu ies uzbrukumā? Tagad nāk mūsu pašvaldības vēlēšanas. Ko mēs iesim uzbrukumā? Cilvēki pārliecināti par nekā partijas. Cik ir cilvēki pārliecināti? Partijas nedrīkst pielaist vēlēšanām. Cik tu pazīsti tādus cilvēkus, kas... Paga, te ir satversme. Satversme ir papīrs. Tam nav nekādas jēgas satversmē. Nav papīrs tikai. Uz satversme ir laba mums Latvijā. Viņi neievēro. Satversme ir tāpat kā jebkurš likums uzrakstīts. Tas augstākais likums. Tas ir uzskata, ka likumi ir augstāk par satversmi. Joprojām tas ir likums tikai. Likumi nav augstāk par satversmi. Dievu likumi ir augstāk par satversmi. Bet viņiem tas nav Dievu likums. Labi, es vienkārši domāju, varbūt ir citiem cilvēkiem priekšlikumi, ko vēl darīt citu, jo tas, ko es redzu, bet tas ir darbietilpības process vienīgais, un tas prasīs kaut kādu laiku, bet es redzu vienīgais veids, kur es būtu arī ar mieru līdzdarboties gatavs, ja tas notiktu tādā veidā, tādā formātā, ka cilvēki savāc kopā, jo 4, 5, 10, 20 cilvēki tas nav nekas. Informācija ir jābrauc apkārt pa visu mūsu atlikušo Latviju, kas te ir palicis, un jāmeklē tās ģimenes, kur tiešām ir skaidri domājoši cilvēki, iespējams, kas vēlās kaut ko mainīt savos ģimenes apstākļos un tikai tādā veidā. Jo mums nav resursi milzīgiem mārketinga projektiem tagad izreklamēt un izglītot visu sabiedrību vienlaicīgi. Mēs nevaram iet TV ziņās vai panorāmā tagad izstāstīt to, ko Valdis pastāstīt, ko mēs izstāstījām. Neviens nelaic. Bet nevajag TV ziņas. Mēs esam 21. gadsimtā. Un tā izbrauk pa Latviju, sameklēt ģimenes. Es esmu braukājis pa Latviju. Es zinu, cik tas maksā. Es zinu, ka viens video, ja šito, ko ieliks, te būs vairāki simti. Ja? Mēs dzīvojam tādā, kas, principā, tas, labi, tur kameras amortizācija. Ja? Jūs runājat par to, ka nē, sistēmā, ja, bet taisam partiju. Man liekas, tas neskan kopā. Tagad nepiedalāmies, tā kā nedaram to, nedaram šito. Nē, tā jau... Mīļie draugi, šito šahu kāds izdomāja. Viņš vienkārši, viņa nebija. Viņa nebija. Viens apsēdās un izdomāja. Tagad arī ir tas pats. Bet es atnācu un izdomāju, vai kāds cits izdomāja. Nu, vai izdaram tā.